Galvenie aizvietotāji 26. gameweekā. Sveicināti, dārgie draugi, un šodien mēs parunāsim par galveno 25. tūrē un tikai par aktuāliem transferiem uz 26. blank gameweeku. Tātad pirmais par dubultām spēlēm. City, Haalands ļoti daudz spēlēja triple kapteini, es nebiju to ieteicis, tikai kā opciju. 10 punkti, tas nav tas labākais triple kapteinis, bet labāk nekā nekas. Kās Walkers mani iepriecināja, viens attacking returns un sausā spēle, diemžēl otrajā bez bonus punktiem, bet tiem, kas izvēlējās Akanji, tur bija bēdīgāk. Un, protams, De Bruyne arī neiejūsmoja. Es apsveru ideju no viņa atbrīvoties, bet tikai tad, kad 100% zināšu par Salahu. Brentford sevi ļoti parādīja manis ieteiktais Ivans Tūnijs, kā arī Regulons. Minimālie punkti, minimālā attacking returni, bet labāk nekā lielākā daļa uzbrucēju. Liverpoole, man tas bija klupšanas akmens, Diego Jota ar traumu, kuru diemžēl izstāsta, ka būs līdz sezonas beigām. Kanatē tikai ar 1 spēli un 2 punktiem, bet toties Salahs ir atpakaļ tikai uz 1 spēli, un Virgils ar golu 2. spēlē pret Lutonu. Lutona, diemžēl, mūs neiejūsmoja. Morris ar 1 attacking returnu, Dotīs tikai ar minimāliem punktiem, bet es nesteigtos no viņa atbrīvoties, jo pēc blank gameweeka Lutonai būs atkal dubultās spēles un pretinieki būs vienkāršāki. Atceramies arī, ka viņš izpilda visvairāk centrējumus no visas Premjerlīgas. Tātad, uz 26. gameweeku mēs redzējām, ka Diego Jota ir traumēts un mums steidzami vajadzīgs aizvietotais. Pirmkārt, tāpēc, ka Diego Jota kritīsies cenā, un otrkārt tas, ka nemaz nav tik daudz spēlētāju uz 26. blank gameweeku. Es jums piedāvāju izvērtēt Vilkus un Douglasu Luisu. No Vilkiem tas būs Atnurī, Hvangs vai arī Pedro Neto. Mana izvēle krita uz Pedro Neto. Man liekas, ka šis spēlētājs ir visaugstāko kvalitāti. Jā, varbūt nav tik daudz attacking threats, bet viņš piedalās vairāk uzbrukumos un vairāk iespēja, ka viņš iedos kādu piespēli vai iesitīs golu nekā Hvangam. Hvangs toties var iesist vairāk bolas, atnest vairāk punktus, bet nav tik stabils sastāvā, un man vienkārši patīk vairāk Pedro Neto. Douglas Luis viennozīmīgi, Aston Villas Xavi, Barcelonas laikā es to vairāk esmu minējis, izpilda pendeles, es domāju, tā ir arī ļoti laba izvēle. Tāpēc, ka mēs reducējam Žotas cenu, mums atbrīvosies manevra iespējas tieši uzbrukumā, un tur es būtu izvēlējies Hojlundu, jo šobrīd ļoti daudz viņu pērk, viņam perspektīvā pacelsies cena, bet tas noteikti nav tas pats, kas Tūnijs, Watkins vai, protams, Haalands, bet uz pāris spēlītēm noderēs. Atceramies viennozīmīgi par dubulto nedēļu, kas būs Bormutai, un tur Solanke būs Essential. Šobrīd nedaudz pagaidām ar viņu, bet pēc tam ar dubultām maiņām, ja jums ir iespēja, virzam viņu uz priekšu. Tātad atkal, ja cilvēkiem nav vairs free hit un 29. nedēļā mūs sagaida lielais blanks, šeit jūs redzat tabulā par tām spēlēm, kuras visdrīzāk notiks, tās būs 4,8 spēles, visdrīzāk 5, un ja laicīgi sākam plānot spēlētājs tieši no šīm komandām. Un tagad par nedēļas uzvarētāju. Alojas Lokomotīve kārtējo reizi mūsu topā Artūrs Vītols, tātad Kelehers vārtos no Liverpoolas, Virgils ar golu, Dotīs, nedaudz nepaveidzās, Walkers, Sons, diemžēl bez attacking returniem, un triple kapteinis Salahs. Šis bija tas game changers, kas tev palīdzēja uzvarēt nedēļu. Es ļoti to cienu. Diemžēl Salahs nespēlēja 2. spēli, savādāk tie punkti būtu prātam neaptverami, bet mēs redzam arī Fodenu, Saku, Tūniju, Morisu un nepabaidījās spēlēt bez Haalanda. Artūru apsveicu. Un uz šīs nots mēs pabeigsim mūsu īso raidījumu, kā arī skatāties īsumā manu komandu šortā. Tiksimies nākamnedēļ!